Pēdējā laikā mēs aizvien vairāk dzirdam par to, ka biržas aiztaisās ciet. Mēs redzam to, ka ir visādi dažādi mēģinājumi uzlauzt kontus, nozagt kriptovalūtu, tāpēc svarīgi savus aktīvus glabāt droši. Un visnedrošākais veids kriptovalūtu glabāt, protams, ir biržās. Otrā lieta pēc tam, protams, ir maki, kur glabāt, ko rekomendēju visiem to darīt. Un visdrošākais veids, protams, glabāt kriptovalūtu ir augstajā makā. Jeb manā gadījumā es glabāju Tanja makā. Tanja maks izskatās kā plastikāta karte, ja, kuras ir kā atslēga tavai kriptovalūtai, un tu esi tikai šīs kriptovalūtas pārvaldnieks un īpašnieks. Neviens cits tavā vietā to nepārvalda. Tanja maku var iegādāties gan 3 karšu komplektā, 2 karšu komplektā, gan arī 2 kartes un ar gredzenu. Un tā kā tu savu kriptovalūtu nesā droši līdzi, tev ir tavas atslēgas, lai tiktu klāt savai kriptovalūtai, un nav jāsatraucās par drošību, jo Tanja makam ir augstākā drošība. Ja tev interesē arī Tanja maka iegāde ar promo kodu CryptoNR1 un New Year Extra 26, saņemsi 20% atlaidi Tanja maka iegādēji.